Šā gada 22. septembrī, 19. tauta sanāks pie brīvības pieminekļa, lai protestētu kopējā mītiņā pret uzspiestajiem imigrantiem. Varētu ļoti daudz ko runāt par humānismu. Taču valsts, kura ir piespiedusi emigrēt no savas dzimtās līgas 200 000 tautiešu, tā principā nav valsts. Un tas nemaz nav valstiski pieņemt pilnīgi svešas reliģijas, svešas tikumu, svešas tautas. Un pie tām kādā veidā, ne jau brīvprātīgi, kāds pilnīgi autoritatīvi nosaka, jums būs ņemt. Bet šeit jau ir nabaga valsts. Ko tad te var ņemt? Kur viņi strādās? Ja es nevaru atrast darbu, kur strādās viņi? Un vai viņi vispār strādās? Tas ir jautājums. Ārkārtīgi grūti saprast, kā vajadzētu rīkoties, bet vispirmāk vajadzētu palikt stājā. Vispirmāk vajag tomēr aizstāvēt savas mājas. Ja laužās durvīs nelūgt ciemiņš, tomēr jāparāda ir stāja. Valdība tomēr prostituē gan Eiropas, gan Amerikas priekšā, jo šis karš, kas radīja šos bēgļus, faktiski nav mūsu izraisīts, un galvenā atbildība būtu jāuzņemās tiem, kas bombardē šīs valstis, no kuriem ir bēgļi. Ļoti bēdīgi, ka nav pietiekami dūšas, stājas, nosargāt savu zemi. Es izstāstīšu vienu interesantu piedzīvojumu no dzīves. Man laukos dzīvo draugs, kuram ir iznīkusi visa saimniecība, pat suns ir miris, un ir kādu rītu viņš sēžot, dzerot tēju ārā, paman zem soliņa zaķēnu. Jā, un tas zaķēns tur iemājoja un dzīvoja kūtī, slēpdamies no lapsām. Bet rudenī, cik interesanti, viņš atkal sēžot uz šī soliņa redz, ka iznākušas stirnas un tā snaigsta kaklus apraudzīt viņu kāpostu lauku. Bet pēkšņi parādās zaķēns un skrienot pa kāpostu lauku, atdurās ar plecu pret vienu kāpostu, apmet kūleni kājas pa gaisu pret otru kāpostu, skrien pa visu vagas garumu, pēc tam pa otru vagu atpakaļ, stirnas stāv un skatās, kas tie pa ragiem tur rekojās ik pa brīdim. Un saprotams, ka zaķēns, mazais zaķēns grib šim stirnu baram parādīt, tas ir mans dārzs, es šeit dzīvoju. Un viņš sargāja tādā veidā dārzu. Vai tad tiešām mēs nevaram būt tie zaķi, kas nosargā savu kāpostu lauku, jo snaigst kaklus, jo tiešām agresīvi. Tās ir tautas, kuras nesapratīs ne mūsu tradīcijas, ne mentalitāti. Tāpēc būsim kā drosmīgais zaķis, kas sargās savu kāpostu lauku. Šī gada 22. septembrī 19. pie brīvības pieminekļa. Mēs ar vārdu, ar dziesmu, ar savu klātbūtni izteiksim tautas viedokli. Es domāju, ka tas tomēr būs noliedzošs, jo mēs nevaram, zaudējot tik daudz no savas tautas, ekonomiskajos bēgļos pieņemt vēl kādus bēgļus, kas ir sveši mūsu kultūrai. Paldies! Esam!